Čau! Man te nesen jautāja, kā es aprīkoju uz līdeku makšķeri ar plūdiņu. Sāksim ar to, ka izmantoju diezgan īsu, bet stingru vai nu stiklošķiedra spinningu vai teleskopu. Auklu man kā kuru reizi ir gan pītā, gan monofīlā. Tālāk man ir silikona stoperīts, bet ja būtu jāķer lielā dziļumā, tad es ietu mezglu, jo viņš brīvāk iet caur gredzeniem. Tālāk man iet spilgtas krāsas ludiņš, šoreiz slīdošs, bet var izmantot arī fiksētu. Bet ja taisa slīdošs, tad labāk tādu, kas stiprinās tikai apakšā, jo tad, ja aizķerās aiz zālēm, viņš brīvi iziet caur zālēm un neaizķerās. Tālāk ir vēl viens silikona gredzentiņš apakšā, tas ir, lai ludiņš nenoietu līdz svinam un mazāk ir iespēja aizķerties. Tad slīdošais miniņš, divreiz vieglāks pa ludiņu, un tad metāla pavadiņā rāķi. Šoreiz tāda pašvaka, citreiz es lieku ar lielāku āķi un garāku pavadu, bet kāda bija tāda šoreiz ludiņa. Un ziltiņu es parasti kabinu aiz muguras. Tātad no augšas iet silikona stoperīts, spilgtas krāsas slīdošais luds, kurš neaizķerās aiz zālēm, apakšā vēl viens stoperīts, tad slīdošais sviniņš, divreiz vieglāks, tad griezols ar karabīnīti un pavadiņa ar zivi. Neasakas visiem!